Sveiki, draugi! Kārtējā diena pie Lašupes. Šodien esam atbraukuši uz Salacu, uz C zonu. Šī man ir 3. reize C zonā, šogad 1. Neesmu viens, kopā ar manu ziemas zandartu gidu Nauri. Agrāk, ja atcerieties zandartu epizodes, tad mēs ar viņu braucām ar vībiem ķērām. Nu, šodien mēģināsim iekarot to salaciņu un tikt pie šī gada 1. laša vai taimiņa. Nu, līmenis tāds interesants, pēc idejas augsts, bet tendence ir, ka nedaudz krītās. Nu, iesim skatīties, galvenais ir ūdens dzidrums. Jo, ja mēs daudz maz mānekli varēsim ievadīt ar tenos metros, kas te ir uzauguši, tad svarīgāk būs, lai tas lasis viņu pamana un paņem. Fantastiska diena, pa ceļam sniedziņš nedaudz nosniedzis. Nu, būs atkal skaisti skati, sarkanas klintis un cerams arī šādas zivis. Ui, kāda grava. Kaut ko tādu es atceros. Pirms gada, kad es te biju, bija kaut kas līdzīgs. Nu, sveika, salaciņa, mana mīļā upīte. Šodien iedos kādu zivtiņu. Opa, ūdens forša, jā, krāsa forša. Un paskatās, reku priekšā noteikti kamera arī var redzēt. Tulī ielaidīs mānekli. Man jau patīk. Tā, nu. Jā, savi 50 centimetri, stabili. Nu, forši. Un nav arī tik ļoti ūdens augšā. Aiziet. Kāds skrējiens, paskatīsimies. Nu jā, skrējiens tās diezgan nikns. Vidū, kur centrālā strauma. Bet mēs palaidīsim nedaudz tuvāk krastam. Krasti te tomēr diezgan stāvi. Un tur vajadzētu būt mazākam triciklim kā tā. Nē, tomēr Vivingra baigi grib skriet. Jāuzliek kaut kas cits. Baigi skrien. Pārāk agresīva spēle. Mānekļus šodien arī esmu speciāli piemeklējis kaut kādus dziļākus. Priekš C zonas, jo dziļums te ir dzirdēts pat ap 5-6 metri vietām. Bet vidējais laikam 3. Tāpēc dziļie mānekļi. Kaut kas nedaudz smagāks no šūpiņiem. Un arī kaut ko ieliku vieglāku. Gan jau dažās vietās noderēs. Uzliks reku smitiņa čerīblada. Jā, spēle uzreiz daudz patīkamāka čerībladam. Tā kā pasakā, ne? Sniegs, strauja upe, grava.
jāeksperimentē ar šūpiņiem arī. Šos smagos nekad neesmu mētājis. Nav nejausma, kā viņi spēlē. Piemēram, šīs redz 24 grami Toxic Irony. Man jau tie šūpi krietni tuvāki nekā wobleri. Uz šūpiem vairāki 10 lašveidīgie. Uz wobleri dažas copes. Jā, mānekli dabūt līdz gruntī, pieskarties, kaut ko padauzīt, un pagaidām nav sanācis. Jāskatās. Nav jau teikts, ka obligāti tas māneklis ir jādaudz pa grunti vai jāpieskarās. Tās zivs var paņemt kaut kur arī nedaudz augstāk no grunts. Bet ticība ir, ja māneklis pieskaras gruntī, tu zini, ka vismaz ir tas īstais līmenis kaut cik. Tad uzliec kaut ko bišķi vieglāku un bams, ir cope. Bet šeit var tikai zīlēt. Pašam gribās apēst. Pusotra stunda jau aizritējusi tā, lēnā garā mētājot, pludinot. Nu, laiks laikam ir doties uz citu vietu, kaut kur nedaudz tālāk. Te būsim nostrādājuši, mānekļus diezgan aktīvi mainīju. Gribēju jums pateikt nedaudz dažus vārdus par ūdens līmeņa pētīšanu, par temperatūras pētīšanu, kas ir ļoti svarīgi lašveidīgo copē. To es daru šādā lapā. Tur ir būtībā daudzi svarīgi rādītāji mūsu ūdens tilpnēm. Hidroloģiskās prognozes būtībā tur tiek parādītas. Pirmām kārtām jau svarīgi sekot līdz ūdens līmenim, ūdens līmeņa svārstībām. Šobrīd aptuveni, manuprāt, bija kaut kāds 1,44 m. Nu, tas ir vēl par augstu. Ja būtu metrs, tad būtu ok. Tad C-zona rulētu, bet pagaidām tomēr augstu. Līdz ar to ūdens spiediens liels. Citās upēs var arī redzēt tur straumes ātrumu. Salacā, manuprāt, nevarēja. Bija tikai temperatūra un ūdens līmenis. Šobrīd, kas man nepatīk ūdens līmenī, tas, ka viņš ir augsts, bet patīk man tas, ka viņam tendence kristies. Un kas man nepatīk, ūdens temperatūra. Lai arī pavisam nedaudz, bet temperatūra ir kritusies. Tas tāpēc, ka šobrīd ir iestājies vēsāks laiks, un līdz ar to, kā zinām, gaisa temperatūra ietekmē arī ūdens temperatūru. Tā ir nedaudz nokritusies, un zivs to ļoti jūt. Mēs jau jūtam, bet zivs, es domāju, to pusgrādu arī ļoti jūt un paliek mazkustīgāk. Tā kaut kā tas, ko gribēju pateikt par šīm lietām. Sekojiet līdzi. Tās licences pirkt tur ar, kāda jēga vienkārši, ka nopērk priekšlaicīgi licenci, atbrauc, ūdens ir augšā. Labi, es pirku apzinoties to, ka šāds līmenis, tur viss kārtībā. Es vienkārši gribēju copēt un baudīt. Bet ir tādi, kas atbrauc pēc tam spļaudās. Kāpēc spļaudīties? Ja paši pirkām neapdomājoties tur mēnesi, 2 iepriekš, tad ko pēc tam spļaudīties? Vai nu baudām, vai nu klusējam. Viss, ejam, meklēsim nauri un šausim tālāk. Ja es varētu nodot jums tos skatus, ko es šeit redzu caur kameru. Oi. Bauda. No visa var atslēgties. Tikai ne no kāpšanas. Strupceļš.
Sveiks. Beidzot tiekamies pie ūdeņiem, vai ne? Čau. Nu, no kuras puses jūs čāpo? Mēs no tās. Nu, nav. Vajadzēja jau būt. Ūdens pa lielu, viņš vispār neceļās. Baigais spiediens, ne, un grunti arī nevar dabūt normāli. Nu jā, nu redz, bet bet diena forša. Jā, pa nedēļu piekals un tad jau viņš nokritīsies. Bliķi kādus var dabūt, lai... Nezinu, nav pat līdzi, nav jēga. Nav jēga? Es neliku. Bliķis jau ātrs ir, zin, kā tā zivs ir. Jā, viņam atkal to lēnu vai... Jo šitā izdevība jāizmanto ir. Bleķus var nobirdināt te lejā, tu saki, ja? Tas šodien ir smagā artilērija. Šitas jau smuks ir, šitas jau kaut cik iet. Vienkārši viņš plundurējās pa daudz, tāpēc viņu vairāk straumas tiež ārā. Bet, tad ar šitiem dīpiem var strādāt arī. Jā, protams. Šitas un šitas rozā. Šito. Un reku tev simetā kaut kāda karas laikam ir. Un šitas maga arī droši. A, kas ir ar čerikiem? To nav neviena dziļā. Šitas nav dziļais? Nē, tas ir, kas tas ir? Bazdējs kaut kāds. Jā, tas ir bazdējs dīpis. Šitas arī iet smuki dziļi. Pagā, ir vēl dziļāks čeriks par šito? 2,3, nē, tas ir. Šitas ir, jā, dīpis. Krāsa nav tumšā mugura, zin kā, Nepatīk šitādā. Vēlāk pavasarī, jā, bet tā tomēr topā. Reku ir čeriks. Redzi, tu saki, ka tev nav wobleri, bet kur ir, tev viens ir. Perfekti. Reku ir 2 wobleri un viss. Liels paldies. Noliec mašīnā. Liels paldies. Redz, kā cik veiksmīgi izvēlējāmies vietu. Beidzot satiku arī uģi pie upes. Lašu tēvu mūsēju, vai ne? Un labi ir, ka satikām. Teica, puskasti atstājam mašīnā, paņemam dažus mānekļus un šancējam. Vietas izvēle nav slikta, ja satiek uģi. Tā kā tā arī darīsim. Pašancēsim tagad. Es domāju, nekur citur baigi vairāk neskriesim. Kaut kādā brīdī viņš iznāks. Tāpat arī pienāku te pie upes un reku te augšā aiz eglītes, kas stāv, inspektora kungs, un pārbaudīja mūsu dokumentus. Iedomājieties, mēs iegājām te mežā kaut kādu kilometru pa brikšņiem, ar kokiem. Un te pēkšņi stāv, tā kā viss notiek, visu šeit vaktē. Un ja brauciet bez licencēm, tad es neieteiktu. Tad labāk mūkiet, jo modrā acte ir visur. Tūlīt dažus mānekļus likvidējam. Un kā uģis teica, dažus pieslēdzam pie darba. Pašancēsim ar šiem. Starp citu, liels paldies gan Salmo, gan NGT Latvija. Un atsūtīja man dažus mānekļus, ko gribu arī jums parādīt. Salmo šogad būs jauna sērija ar šūpiņiem. Vēl, man liekas, viņa nav iznākusi, bet reku šādi kārumiņi. Salacām pie zemāka ūdens līmenis vai A-zonā, vai pēc tam gaujā būs perfekti, es domāju. Pēc tam, kad iznāks, tad atstāšu arī zem video saiti aprakstā. Šādi ņamsīši, bleķīši forši. Tāpat arī NGT atsūtīja šie smolti, kas viņiem ļoti populāri. Smagi, plati, viņš nevis tā kā šūps, bet vairāk kā woblers. Tālu forši lido, lēnā straumē forši spēlē, arī bomba. Tāpat arī redz, ka pārkrāsotās akaras šūpiņi. Uz šo pagājušo reizi man bija 2 copes A-zonā. Paskat. Vienkārši kaifs. Un reku baigi interesants. Viena pusē melna baltu, otra oranža ūdenī forši kontrastē. Tāpat arī no VV Krafta ļoti skaisti krāsojumi. Pilna mājaslapa. Arī atstāšu saites aprakstā. Droši izvēlēties savu foršāko. Un viņiem ir arī dziļie sugar deep. Reku šitādi. Uģis gan teica, ka šūpiņi šādā ūdenī baigi skrien. Ka īsti
nav jēga, jo te zivju vajag kaut ko mierīgāku. Tāpēc darbosimies ar tiem, ko viņš ieteica. Priekšā pagaidām stāvēja cilvēki. Neieskaitot uģi vēl 2. Tāpēc atnācu te tagad. Tādā līkumiņā diezgan nērts. Bet ar kaut ko jāsāk. Šādās upēs, starp citu, ļoti nesmuka rīcība ir, ja apdzen kādu nostājas priekšā. Tas ir ļoti nesmuki. Ja ieraugam kādu cilvēku, tad vai nu ejam pamatīgu gabalu, vai nu stājamies aiz muguras viņam. Nu, šai vietai arī atmetām ar roku. Izgājienu nesagaidījām. Pulkstenis jau 12:30. Šausim laikam uz pēdējo vietu. Nu, pēdējā cerība. Opiņā. Bet kā jau es teicu, vienkārši ir vērts atbraukt. Kur jūs vēl šādus skatus redzēsiet? Maksas dīķos tiešām nē. Citreiz prasās vienkārši atbraukt kaut vai pastaigāta ģimeni. Bet ja te var apvienot ar copi, samaksājot gan 25 eiro, tad ir vispār bomba. Atbraucām uz nākamo vietu. Paskatās kāds putens. Tulītās pa sniegavīriem pārvērtīsimies. Tagad vēl normāli. Tikko bija briesmīgāk. Bet forši. Es izbaudu šo dienu. Jā, vēl beigās būs tas lašas skrējiens. Šajā vietā arī ūdens spiediens mazāks. Forši tādas vietas atrast. Tāds, kad pārējā upē līmenis augšā, jāmeklē mierīgās vietas. Uz vakaru sola -1. Cerams, ka nesāks salciets pole. Auklu, starp citu, es uzliku pēc Japāņiem 1,2 PE, jo viņa labāk ūdeni griež un māneklis līdz ar to arī dziļāk var iet tādās vietās, kur nepieciešams. Un pie reizes ar tālākus metienus varam izdarīt ar viegliem mānekļiem. Naurim tikko bija pirmā cope. Viņš teica smuki, uzsēdās un nost bija uzreiz. Būtībā pasita malā mānekli.
pabakstīja. Un tas jau pozitīvi. Šeit doma ir arī noslēgties šodienu, cik nu vairs atlicis nepilnas 2 stundas. Vieta forša. Un kontakts vieš cerības, ka te vēl kaut kas būs. Eju, zivs! Jā, zivs! Paņēma vienkārši pie pašas krasta kants. Es pat neuzcirtu lāgā. Ej, labinieks! Es nezinu, pie pašas kants. Galvenais nelaist viņu tajā augšā, lai sveces netaisa. Aizķēru, ja? Varbūt viņai ir sagriezusies. Tā, pagāk. Jau kaut kā dīvaini bija. Līdeka? Es saku, vienkārši bez copes uzsēdās. Draugi. Ai, naču. Izvedam pasteikā. Nu, paskatieties, cik forši ierija čerībladu. Tikai nepareizajā caurumā. Jā, pareizi Nauris saka, vismaz viena zivs ir redzēta. Nu, tāda 1. maijā pa tādu priecātos zobainā. Nu, neskaidrs jau legāli noķerta, bet tāpatās. Sākumā jau likās, nu, ka uzsēdās tā kā lašu māma. Jo nebija nekāds sitiens, nekāda cope. Jā. Oi, nu, 3. reize pie lašupēm. Un šoreiz vismaz neesmu sausā. Es jau domāju, ka mans wobleru lāsts ir kritis, ka beidzot ir lašveidīgais uz wobleri. Bet šeit pagājuši gadu man ar tā likās, izvilku sapalu. Šogad uz čerībladu līdaku. Aiz astes vēl pie tam. Ai, bet jā, nu, Naurim diez vai tā bija tā pati līdaka. 2 reiz ar asti neņemtu. Ja atcerieties, tad iepriekšējā lašu video es izsludināju konkursu, kur varēja laimēt šos mānekļus. Nu, pienākusi kārta viņus izlozēt. Un laimīgais ir The Dude NZ. Ja beidzot paveiksies kaut ko laimēt, tad būs vien 1. reizi jābrauc uz lašiem vai noķer 1. lasis. Super, apsveicu! Sazinies ar manīm kaut kā, vai Facebookā vai Instagramā, un tad jau nosūtīšu balvu. Aiziet, palaižam nākamo konkursu. Un nākamais konkurss būs brauciens ar mani uz Gauju lašos un taimiņos. Datumu kopīgi nospraudīsim, vai marts vai aprīlis tas būs. Parādīšu kaut kādas vietiņas arī, un nu, cerams ar uzfilmēsim foršu epizodu kopā. Kas ir jādara, lai brauktu kopā ar mani un piedalītos konkursā? Piesakojiet manam kanālam, spiediet šim video īkšķi un ierakstiet foršu komentāru. Nu, tad jau nākošajā lašu taimiņu video izlauzēsim laimīgo. Lai veid! Redz, ko māneklis velku ārā. No otra krasta kaut kāds pārmests un iekāries. Tikai vai es viņu izvilkšu? Ai, beigās var noraut abus 2. Nu, un nekā. Ai. Tagad ir bišķi ziepe. Tā, cik tur ir dziļš? Oi, tur ir diezgan. Nu, aizķertu
aizķertu tam otram māneklim aiz āķiem, būtu ideāli. Tur ir kaut kāda maza kiļka vēl aizķērusies. Piņā. Tā, un veiksmīgi. Tā, kas mums te ir tas lielais guvums? Foršs šūpiņš. BKK āķis. Karabīne kāda. Jā. Paiesim bišķi nostāk. Lai mēs... redz, kur ir kaut kāda aukla. Reku labs darbs izdarīts. Ne tikai māneklis iegūts, bet arī kaut kādi 1,30 m aukla no upes izvilkt ārā. Karmas punkti krājās. Ko? Kas te vispār ir darīts? Uzlikts šūpiņš. Vienā auklas galā fluorkarbonā iesiets virpulīts un otrā galā vēl viens virpulīts. Viņš nav bijis tur piesiets pie koka? Izskatās, jā. Piesiets pie koka. Kāds prikols? Gan es nesaprotu, kā varbūt abos auklas galos virpulīts. Uzrakstiet komentārā. Tas nav kaut kādi brakaņeru prikoli. Pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Viss kaut kas piedzīvots, bet kad otrā auklas galā virpulīts piesiets, tas gan pirmo reizi. Nebrīnīšos, ka vienkārši bija pie tā koka piesiets šūpiņš un gaidīja, ka kāda zivs pieķersies. Tad jau izvēlētos normālāku striķi. Es jau nogājis tagad kaut kādus 500 metrus. Nauris reku tur otrā galā savā vietiņā dežurē. Maina visu, ko var mainīt. Bet, ka nav atkārtota cope, tā nav. Tuvojas jau ar dienas noslēgums. Kārtējā diena nolausta. Forši kopumā. Beigās tiku pie vienas līdaciņas, viena mānekļa. Naurim arī viena cope bija. Vismaz sajūta kaut ko galā. Kopumā es teiktu, laša cope nav viegla. Tie, kas skatās Facebookā, ka tur liek iekšā bildes vienu pēc otras, jā, ir cilvēki, kas māk, kas ļoti labi māk, kas jau gadu desmitiem brauc un ķer, un visu ir atkoduši. Bet kopumā šodien, cik te cilvēkiem runājām, nevienam nekas nav. Man arī te pazīstami bija rakstīju, ar nekas nav viņu kompānijai. Nevajag jau domāt, ka tā laša cope tik viegla. Rēķiniet, vienā dienā, brīvdienā, kaut kādi cilvēki 100 ir lašos. Un kas parādas Facebookā? 2-3 posti. Tā kā es jums parādu to, kā ir, to grūto daļu, kā grūti to zivtiņu pierunāt. Bet gan pierunāsim, turpināsim braukt, baudīt skatus. Ja šodien patika līdeka, tā, kas iekamparītie tos smitiņu. Patika skati, daba, uzspiediet īkšķi, piebunējiet kanālu un tad jau tiksimies kādā no nākošajiem video.
I feel Čau. nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.